Raidījumu piedāvā Rockwool, Orberg un Airbnb. Ir sācies 2025. gads, arī faktiski būvniecības sezona laiks ir patīkams saulītē un būvniecība arī var uzsākties. Un šis gads, manuprāt, ir būvniekiem daudz labvēlīgāks par iepriekšējiem, jo šajā gadā visas faktus ņemot kopā, redzam, ka 25. gads apjomi kāps uz augšu. Dažādi struktūra fondu projekti attīstās, tiek izdot ministru kabineta noteikumi, privātais tirgus arī iet uz augšu. Tā kā būvniekiem būs darbs, bet šis gads vēl ir, es teiktu, īpašs ar to, ka normatīvi akti nosaka, ka pasūtītājiem ir jāpasūta projekti un jābūvē būvniecības procesi, izmantojot būvniecības informatīvo modelēšanu, jeb BIM. Un ko tas liecina vai ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pasūtītājiem ir jāceļ savu kompetenci. Tas nozīmē, ka mainās procesi, ar digitāliem instrumentiem mainās informācijas apmaiņas precizitāte, ātrums. Ir iespējams ļoti precīzi saplānot gan projektēšanas, gan būvniecības procesus, un pasūtītājiem ir jāprot to izdarīt. Tas nozīmē, ka no 1. janvāra jau ir normatīvais akts spēkā, bet es redzu, ka pasūtītāji varbūt daudz nesaprot to, ka ir jāceļ kompetence, ir jāaicina tālāk būvu speciālisti savā komandā un jāceļ kompetence esošajiem speciālistiem. Sveicināti! Šodien esam pie RBB un mēs dalīsimies savā pieredzē par to, kas ir šī brīža aktuālās tēmas. Ilgspējīga būvniecība, ilgmūžīga būvniecība. Es vēlētos vairāk izcelt dabai un cilvēkam draudzīga būvniecība. Kas tas īsti ir? Kas tajā ietverās? Tie ir materiāli, ko mēs izmantojam, un tas ir viss kopums, ko mēs atstājam būvniecības ciklā pēc sevis. Šodienas modernā industriālā būvniecība ir paredzēta tā, lai visi materiāli, kas tiek izmantoti mājas būvniecībā, būtu nodrošināti no ārējās un iekšējās vides ietekmes. Bet jāatcerās viens. Tomēr mēs domājam par savu veselību, un tādā izpildījumā cilvēka veselība ir atstāta otrajā plānā. Atgriežoties atpakaļ vecajām būvēm un tā kā agrāk ir būvētas ēkas, viss uzsvars bija uz cilvēka veselību un labsajūtu. Izmantojot kokšķietu plāksnes māju būvniecībā, mēs vairs nesatraucamies tik daudz, kā pasargāt pašu siltumizolācijas materiālu, bet kā vairāk nodrošināt patīkamu un veselīgu vidi savās mājās. Viņi ir viegli padodās arī jebkuram, kurš būtu gatavs būvēt pats un darīt pats. Kaņepju pakulis sevi jau ir pierādījušas, tāpat kā linu pakulis jau vairāk nekā 100 gadus. Šajā gadījumā mēs joprojām izmantojam viņus arī šodien logu iestrādei, durvju iestrādei un nevēlamo spraugu aizdrīvēšanai. Ieguvums no kaņepju pakulām ir tāds, ka iestrādes process ir vienkāršāks, jo mēs apzināmies to, ka kaņepju pakules šķiedra ir daudz noturīgāka pret ārējo vidi. Kā arī viens no lielākajiem bonusiem, kaņepe nav patīkama nevienam grauzējam. Mēs kā cilvēki to nejūtam, mēs viņu varam smaržot, taustīt, kaut vai arī nakšņot uz viņas. Toties grauzējiem un citiem mošķiem viņi īsti nepatīk. Esam nonākuši pie iekšējās apdares. Un atkal atgriežamies pie tā, kas ir pārbaudītas vērtības. Vēsturiski tika izmantots kaļķa apmetums un māla apmetums. Arī šodien mēs piedāvājam māla apmetumu. Ja vēsturiski tika izmantoti koka skaliņi vai niedru sieti kā apmetuma nostiprināšanai, tad šodien mēs jau izmantojam tādus materiālus kā džutas siets. Pateicoties džutas sietam, mēs varam atļauties šo materiālu tērēt mazāk un veidot šos biezumus plānākus.
Bet kāds tad ir tas īstais iegūms no māla apmetuma iekštelpās? Māls ir viens no tiem retajiem materiāliem, kas spēj mitrumu lieko uzņemt un nepieciešams gadījumā arī atdot telpā. Līdz ar ko mēs spējam nodrošināt kvalitatīvu un cilvēkam patīkamu klimatu. Runājot par māla labajām īpašībām, jāatcerās, ka viņš ir uguns drošs, viņš spēj regulēt klimatu, viņš neatstāja nekādu ietekmi uz cilvēku veselību. Tikai tādēļ, ka šis materiāls neizdala no sevis neko lieku. Atkal atgriežoties no perspektīvas, ilgtermiņā māls ir pateicīgs no tāda skatu punkta, ka mēs viņu varam ļoti elementāri labot. Tā kā šis materiāls miedarbībā ar ūdeni atdzīvojās, mēs varam veikt dažādus labojumus, skrāpējumu labojumus, buktu labojumus vai tikpat vienkārši ielikt ielā. Kurš materiāls vēl ir tik vienkārši? Visiem mums labi zināmais māls ir sastobams brūns, bet mūsu gadījumā piedāvājums ir daudz plašāks. Māla torņi ir dažādi, tumši, zili, zaļi, kā arī sarkani. Arī no dizaina aspektu skatoties, mēs varam šim mālam piedot dažādu struktūru un stilistiku, līdz ar ko viņš kopdarbā ar dažādiem citiem materiāliem sevi ļoti labi pozicionē. Daudz noteikti jautās, klau, veselīgs uzturs, tas ir dārgi, uzbūvēt ekoloģisku māju, tas ir noteikti vēl dārgāk. Īsti nē. Ja mēs salīdzinām divas būves, industriālā būvniecība un ekoloģiskā būvniecība, jāatcerās to, ka ekoloģiskā būvniecībā mēs varam panākt mazāku materiālu patēriņu, plānākas sienas, kaut kā arī tajā pašā industriālā būvniecībā mums ir daudz un dažādi vēl faktori, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu uzturēties šajā ēkā. Līdz ar ko galā tās izmaksas ir ļoti līdzīgas. Tomēr, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, mūsu vide, kurā mēs dzīvojam, ietekmi uz mūsu veselību, tam kāds var pielikt cenu, vai mēs par to aizdomājamies, jo arī galu galā mēs īsti izskatās praksē, un lai kāds mums padalās no praktiskiem piemēriem, kā reāli ir dzīvot šādā mājā. Sveiks, Andri! Sveiks, Adi! Tu kā Tiny House Factory vadītājs, kurš ir pieredzi bagāts gan karkasu būvniecībā mazizmēriem, gan lielizmēriem, kas ir tās lietas, kas ir mainījušās un kādas ir tās lielākās ieguves no tā, ka tu izmanto ekoloģiskus materiālus? Un pamatā viss sākās ar to, ka tu uzsāki ar savu pieredzi. Es neesmu tas cilvēks, kas uzreiz uzticās. Man vajag visu pamēģināt uz savas ādas. Principā, viss, kas ir mājas būvniecībā, ko mans uzņēmums dara tagad ar mājām, ir no sākuma notestēts tieši uz manis. Tikai tad es to, un man tas ir paticis, tikai tad es to daru savā uzņēmumā, mājām, kuras es pārdodu tālāk saviem klientiem. Līdz ar to, principā, to, ko es vēlos uzcelt sev, to es piedāvāju arī citiem. Sākumā, kad klientam es izstāstu, kādi būs iegūmi no mājas, kas ir būvēta no dabīgiem materiāliem, viņi saprot tikai to pēc laika, principā diezgan ātri, tikai tad, kad paši jau sāk tādā mājā dzīvot un apdzīvot. Kā pieņemsim, mēs pagājuši gadu rudenī klientam aizvedām 60 kvadrātmetru māju. Viņš man pavasarī zvana un saka, kad esmu samalojis par apkures izmaksām. Ir bijis 2 reizes lētāk nekā es viņam biju solījis. Pārsteigti to, kad mēs neizmantojam ventilācijai klasiski sienā iebūvētu rekuperāciju. Mēs piedāvājam tikai un vienīgi logus. Un mājā ir perfekts klimats bez jebkādām papildus mehāniskām, elektroniskām ierīcēm. Tāpēc ir tāds termins mūsdienās gudrā māja. Mūsu mājas īstenībā ir no dabīgiem materiāliem, ne tikai mūsējās, bet kurš būvē no dabīgiem materiāliem mājas, tās ir vienīgās gudrās mājas. Bet īsāk sakot, noteikti ir tā, ka ekoloģiskā mājai viņa kalpo mums. Pareizi. Tā ir, jā. Paldies tev liels par dalīšanos pieredzē. Un, tiekamies nākamreiz, jā? Tiekamies nākamreiz noteikti. Raidījumu piedāvā Rockwool, Orberg un Airbnb.
Raidījumu piedāvā Rockwool, Orberg un Airbnb. Un runājot par jumtiem, pirmkārt tas, ka mums vispār būvniecībā kvalificēti speciālisti nekur netiek nofiksēti, ka viņš ir kvalificēts. Kā es parasti saku, katrs jaunietis aiziet līdz brālim vai tēvam uz būvi, pāris mēnešus pastrādā tēvs viņam parāda elementāras lietas, un viņš jau ir būvnieks. Mums kvalifikācijas apliecinājumus būvniecībā nodarbinātām darbaspēkam neprasa. No tā izriet, ka ēkai tiek uzbūvēts jauns jumts, bet jumiķis turklāt nav bijis. Un tad mēs runājam, kad ir jauna māja, bet nākamā gadā jau tur ir problēmas ar šo ēkas eksploatāciju. Mūsu būvniecības tradīcijas ir tādas, kādas viņas ir, un šajās tradīcijās pietrūkst domāšanas, kas virzītu gan pasūtītāja iniciatīvu, gan arī būvnieka iniciatīvu tiešām, lai tie darbi un materiāli ilgi kalpotu, lai tas rezultāts būtu ilgtspējīgs. Un jumtu remonti, esošām ēkām jumtu remonti ir pietiekami sarežģīts process. Tur noteikti ir vajadzīgi kvalificēti jumiķi, un ja ir kvalificēts jumiķis un ja ir labs materiāls, ir tiešām lielisks jumts, un es esmu daudz tādus jumtus redzējis, kuri man prieks, un es redzu, ka šai mājai ar jumtu nākamos 100 gadus būs kārtībā viss. Latvijā tādu ir simtiem. Daudz dzīvokļu nami, kuru jumti savu laiku jau ir nokalpojuši. Nolietots segums sānu un mikroorganismu pieaugums, paaugstināta mitruma ietekme un pat jumta caurtece. Bieži vien domājot par renovāciju, uzmanība tiek veltīta sienu siltināšanai, taču jumts ir nemazāk svarīgs. Kādi ir risinājumi, kas nodrošinās drošu un ilgmūžīgu jumtu? Atrodamies pie tipiskas daudzdzīvokļu mājas Rīgā, kur pirms tam bija vecais padomju laika asbesta šīferis, kurš savu laiku bija nokalpojis, un attiecīgi šajā mājā tika izvēlēts jaunā tipa Eternit šķietcementa viļņotās loksnes šīferis. Šajā objektā tika izmantotas 2 garumu loksnes, attiecīgi Eternit klasika 1,25 m garumā un Agro L loksnes, kas ir 1,75 m. Šajā materiālā netiek izmantots asbests, bet gan celulozes šķiedra. Dabīgs materiāls, elpojošs, ugunsdrošs. No montāžas viedokļa ļoti elementāri montējams, ievērojot attiecīgi montāžas instrukciju. Salīdzinot ar citiem materiāliem, kā pieņemsim metālu, šis materiāls elpos, neradīs kondensātu, un attiecīgi arī trokšņa līmenis būs daudz zemāks. Pareizi uzstādīts Eternit jumts saņem 30 gadu tehnisko garantiju. Materiāls ir viegli montējams, un to var uzstādīt gan jauniem jumtiem, gan veco šīferu jumtu renovācijai. Tātad objektā mēs redzējām Eternit šķietcementa viļņotās loksnes, antracīta krāsā, 1,25 m un 1,75 m garumā. Un šobrīd mēs atrodamies Orberg apmācību telpā, un šeit arī mēs varam redzēt to pašu materiālu. Šis stends tika izveidots ar domu, lai praktiski parādītu montāžu un arī visbiežāk pieļautās kļūdas montāžas laikā. Attiecīgi materiāla montāžā vissvarīgākais ir ievērot montāžas instrukciju un montāžas tehnoloģiju. Ja runājam par ēku renovāciju, tad pirmais solis ir novērtēt jumta konstrukciju. Eternit loksnes var uzstādīt arī uz esošā latojuma, ja tas ir pietiekami saglabājies. Ja latojums jāmaina, tad svarīgi ievērot pareizu latojuma soli atkarībā no lokšņu izmēra. Tad šeit mēs redzam, ka tiek izmantotas gotika šķietcementa viļņotās loksnes ar latojumu soli 46 cm. Ir 5 dažādu izmēru loksnes un attiecīgi pēc lokšņu garuma arī mainās latojuma solis. Lai nodrošinātu jumta maksimālo ilgmūžību, būtiski ir izmantot pilnu komplektāciju, lai aizsargātu savu māju, nodrošinātu optimālu ventilāciju un izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem nākotnē. Eternit šķietcementa viļņotās loksnes ir pieejamas 5 dažādos izmēros ar 2 veidu viļņiem un attiecīgi 8 krāsās, ko šeit var redzēt, sākot ar parasto nekrāsoto, kas ir cementa krāsā, un tad principā pēc izvēles. Tātad pašas mazākās loksnītes ir gotika, attiecīgi vizuāli uz jumta atgādina vairāk dakstiņu, un šīs loksnes vairāk izmanto
dzīvojamām mājām, kur tīri tas estētiskais ir ļoti svarīgs. Lielās loksnes, kas ir 1,75 m vai 2,50 m, tās ir vairāk lauksaimniekiem, fermām un, teiksim, lielajiem angāriem. Viena no biežāk pieļautajām kļūdām Eternit šķietcementu viļņoto lokšņu montāžā ir nepareizs montāžas virziens. Šīm loksnēm vienmēr montāža sākās no labās puses uz kreiso. Tas ir dēļ viena iemesla, jo loksnēm ir nogriezti stūri, attiecīgi liekot no labās uz kreiso pusi, šīs loksnes saguļās kopā un neveidojās pīrāgs no 4 loksnēm. Līdz ar to, attiecīgi, kad sasniegs sniegs, lokšņu savienojuma vietās neveidojas lauziens. Vēl viena neliela nianse lokšņu montāžā ir pretputnu aizsardzības karnīze, kas montējās attiecīgi uz lāseņa, uz pirmās latas, un redzam to, kad loksne ir viļņota, attiecīgi šajā vietā šīs bārkstis aizpilda tukšumu, netraucē jumta ventilāciju, bet neļauj ielīst kukaiņiem un putniem. Šāda aizsargs sistēma ir svarīga ne tikai augstajos bēniņos, bet arī siltinātajos bēniņos. Dēļ viena iemesla. Ja ir augstie bēniņi, putni salien iekšā un vienkārši satais tur līgzdas, ja ir izmantot arī difūzijas membrāna, attiecīgi viņi ielien iekšā, sabojā difūzijas membrānu un membrāna vairs nepilda savu funkciju. Vēl viena svarīga lieta ir koris ventilējumā blīvlenta. Attiecīgi šis materiāls netraucē ventilāciju, ir elpojošs, bet zem koris tiek sapūsts sniegs vai tiek lietus, attiecīgi šī lenta pasargā jumta konstrukciju no mitruma. Jebkuram jumtam ir vairākas vājās vietas, kas visbiežāk ir kore, sateka un arī dūmvads. Lai nohermetizētu pieslēgumu starp dūmvadu un jumta plakni, izmantojam šādu lentu. Tādā veidā netiek pieļauta ūdens nokļūšana jumta konstrukcijās. Šeit esam izveidojuši arī jumta pīrāga paraugu. Attiecīgi šis būs bituma šindelim paredzētais. Tad šeit mēs no iekšpuses varam redzēt tvaika membrānu, kas ir attiecīgajās vietās nolīmēta ar tvaika lentām, siltumizolācijas vate, difūzijas membrāna, tad mēs varam redzēt gaisa šķirtkārtu, apakšējais materiāls, kas visbiežāk ir OSB, šindeļa apakšklājs un tad jau pats materiāls. Un līdzīga konstrukcija ir arī izmantojama Eternit šķietcementa viļņotajām loksnēm. Atšķirība ir tāda, ka netiek izmantots apakšklājs un OSB. Šobrīd mēs atrodamies Orberga jaunajās mājās, Krūzes ielā 17, un šeit uz stendiem jūs varat redzēt mūsu plašo jumta segumu klāstu, un no šiem jumta segumiem jūs varat izvēlēties segumu tieši jūsu mājai. Rokuls Latvijā ir no 2000. gada, un mēs esam 25 gadi jau Latvijas tirgu. Jebkura būvniecība bez siltumizolācijas materiāla nevar iztikt, tā kā visa veida būvniecībā tiek pielietots mūsu materiāls. Jaunā būvniecībā, industriālām, dzīvojamām mājām, privātu mājām. Sveiks! Mēs esam pie mūsu sadarbības partneriem Rīgas būvserviss, un mēs jums pastāstīsim un parādīsim, kādi materiālus šeit ir iespējams iegādāties. Oskar, ko cilvēki vai pircējs vēlās uzzināt par iegādājumu materiālu? Fasādes siltināšanā laikam viens no pamatjautājumiem ir siltumvadītspēja. Tas ir tas, kas ir aktuāls. Un, protams, tur ir visi papildus jautājumi, tad cik smags būs apmetums, ko tur liks uz tās fasādes. Tas atkal būs individuāli ar katru klientu jāizrunā. Bet pamats jau laikam ir, tad cik mums tas siltums būs labs tai mājai pareizi. Tieši tā, un šeit mēs redzam mūsu 3 bāzes produktus, kuri pamatā arī ir renovācijas darbiem. Plašākais pielietojums. Un, ja mēs apskatām konkrēti katru materiālu, šis ir
Frontrock Super, kas ir domāts apmetamo fasāžu siltināšanai. Frontrock Super vēl bija 2 kārtu materiāls, pareizi? Jā, materiāls ir 2 blīvu materiāls, un tas nozīmē, ka materiāls ir tā kā liela siltumizolācijas slānis un arī cietā materiāla kārtiņa apmēram 20–30 mm, uz kuru šeit tiek likts dekoratīvais apmetums. Un siltumizolācijas materiāls ir tā, ka tā biezākā siltumizolācijas kārta ir mazdrusciņa mīkstāka nekā cietā kārta, un ja uz fasādes ir kādi nelieli izcilnīši vai kaut kādi nelīdzenumi, tad šie vati, tā kā teiksim, paņem sevī šo te un ir iespēja... Labāk turās arī materiāli, kas ir ar kaut kādu... Tagad ir ļoti populāri, kad ir visādas papildus lietiņas, nevis tikai apmetums kaut kādas līzes un vēl kaut kas iestrādāts pie kaut kādām logu ailēm. Tad vienmēr sakot, pie šī materiāla ir labāk turās arī tāda smagāka materiāla. Pats galvenais ir tas, ka šim materiālam ir labas siltumtehniskās īpašības, viegli ar viņu strādāt, veidot šo te dekoratīvu apmetumu, un rezultāts ir labs. Šai vatai nav sadalījums pa kādam segmentam. Var siltināt no 1 stāvu privātu mājas līdz 5 stāvu daudzstāju mājām. Tieši tā, un vēl viena svarīga īpašība - ugunsdrošība. Šis ir A1 materiāls. Šeit nākošais materiāls, ko mēs redzam, ir Frontrock S. Pamatā viņu pielieto. Šis materiāls ir stipri, pēc blīvuma ir blīvāks nekā Frontrock Super. Šis materiāls būs piemērotāks logu, aiļu siltināšanai, balkonu aiļu siltināšanai, un varbūt būs arī atsevišķi projekti, kur ir pret lielāku triecienu spēku, vai pieņemsim kā skolām varētu līdz 2. stāvam siltināt. Protams, bērni spēlē bumbu un, protams, izvēlās sienu pret ko. Frontrock S ir plānāki materiāli nekā Frontrock Super. Tātad viņiem 50 laikam bija maksimālais, ja? Nē, viņš ir dažādi biezumi, ir arī biezie materiāli. Viņi tā kā vienslāņu materiāli. Šis ir vienslāņu materiāls. Uzreiz cietais tas materiāls. Jā, un kā jau es teicu, tas ir, ja ir papildus vēl tādas nopietnākas tehniskās prasības, lai fasāžu siltināšanai. Nākošais materiāls, pie kā mēs pašlaik atrodamies, ir saucamā mīkstā vate Superrock Premium. Universāls materiāls, kuru var pielietot slīpojumu siltināšanai, starpstāvu siltināšanai, starpsienu siltināšanai. Šis materiāls ir arī ventilējumām fasādēm, var pielietot kā siltumizolācijas materiālu. Starpsienās būs savs biezums materiālam. Siltināšanai jumtos būs cits biezums materiālam. Tur tīri biezums uzreiz mainās, ko cilvēkam vajag salikt starp spārēm vai starpsienās, cik viņš biezs starpsienas izvēlējies un kādu līdz ar to vati arī izvēlās. Ja? Ir iespēja arī veikt rēķinus, cik biezs materiāls būs nepieciešams vai tajā pašā jumtā. Biezumus, kādi ir jāizvēlās, to pamatā ieliek projektētājs, vai arī skatoties no tāda, kurā vietā šo materiālu tiek tāpēc, ka biezāki materiāli, tas būs vairāk jumta darbiem, pārsegumiem. Pie ventilējumās fasādes līdz ar to ir jāsienā, un plānāki materiāli attiecīgi iekšā starpsienās. Jumtam, ārsienām jāskatās tādu nopietnu rādītāju siltumtehniskajiem parametriem. Starpsienās ir skaņas izolācija. Tāda ir atšķirība starp teiksim, materiālu pielietojumu. Redzat, esam sagatavojušies sezonai, materiāls ir savests pieteikamā daudzumā, tā kā varam apkalpot lielus, mazus, visa veida objektus. Un es, Oskar, saprotu to, ka jums ir iespēja, teiksim, materiālu piegādāt, pasūta šodien, rīt no rīta atvedīsim. Rīt no rīta atvedīsim, viennozīmīgi. Jā, iet runa par standarta izmēriem, kad nav kāda specifika, kā mums arī daudz kur gadās, bet tas arī nebūs ilgi. Tā kā sezona pilnā sparā, es domāju, ka mums viss izdosies. Tad paldies par tikšanos. Jā, un paldies par sadarbību. Jā. Raidījumu piedāvā Rockwool,
Orberg un Airbnb.